Ko darīt situācijā, kad bērns ir uz grīdas zvaigznītē? Pirmkārt, jau jāsaprot ir iemesls, kādēļ bērns tā ir izdarījis, un tad jau mēs varam saprast, ko īsti mēs varam darīt. Es izteicu 3 piedāvājumus, ka bērnam ar viņu sāk runāt, un šis te piedāvājums A variants, ko es izteicu, bija vairāk tāds pārspīlēts. Ar bērnu, var runāt un pajautāt, kāpēc viņš tā ir izdarījis, varbūt kaut ko nedabūja vai netika tur, kur vēlējās, un tad, protams, var pažēlot bērnam emocijas, bet svarīgi ir, ka bērnu tā kā nežēlo vai nesāk tā ļoti jauki, mīļi runāt ar bērnu, tad, kad bērns, piemēram, dumpiniecisku iemeslu dēļ ir bijis nokritis tā kā uz grīdas zvaigznītē. Tāpēc, ka šajā gadījumā bērns var iemācīties, ka šādi te ir jādara. Piemēram, ja bērns gribēja laukumiņā skriet un vecāks saka, jāiet ar mājās, un tad, protams, ka bērns var būt neapmierināts, jo viņš vēl grib dzīvoties, un viņš var zvaigznītē izstiepties un raudāt, un bieži vien jau nav problēma tajā, kā vecāki runā, bet tas, kā citi sāk rīkoties un citi var iet apkārt un sāk tā kā teikt un pat mīļi runāties, vai kāda meitenīte, vai kā šita mīļi tagad rauda, un šitāda liela žēlošanās, vai tu jau nevarēji vēl padzīvoties, vai kaut ko iedot un tam līdzīgi, kad tieši, ja tu kādreiz gadies situācijā, kad tu redzi un tu esi tas garām gājējs, nedari nekad tā vienkārši garām ej savu ceļu, un vecāks pats tiks galā ar šo situāciju tā, kā viņš tiks, un izdarīs tā, kā viņam tas ir jādara, jo tomēr viņš tur bija un viņš zinās, kāpēc bērns šādā te zvaigznītē tad ir izstiepies. Cita situācija ir par šo te dumpiniecisku, kad mēs bērnam sakam, ka viņš nedrīkst, un tad viņš aiz lielām emocijām izstiepjas zvaigznītē un sāk kliegt un spiegt un raudāt. Un te ir ļoti svarīgi, ka viens iespējams, ka var ignorēt, ignorēšana tiešām ir pieeja, bet visbiežāk tomēr šo ignorēšanu izmanto tad, kad bērns tā kā īd un čīkst, un tad bērnam saka, mēs par šo vairāk nerunāsim, un tā ir tā ignorēšana, ka viss mamma pateica nē, un tas arī viss, par šo vairāk nerunājam. Bet tad, kad bērns tādā zvaigznītē, tad vienkārši jābūt klātesošam, ir īpaši, ja tur ir lielas emocijas un rauda, var mēģināt mierīgā balsī runāt, bērnam šīs emocijas regulēt. Bieži vecāki saka, ka šis vispār nestrādā, nekam nedara, bērns tik liedz un spiedz, bet tā runāšana ir tāpēc, lai bērns ar spoguļu neironiem nokopētu to balsi, to mieru, ne tāpēc, lai viņš uztvertu to tekstu, ko saka, un tāpēc viņš nomierināsies, bet tieši tas miers ir parasti šis te salīdzinājums, kad vecāks ir miera osta un bērnam tajā ir jāatpūšās. Un tāds tiešām notiek, un tā var būt, ka bērns sākumā vairāk saraudās, un tad tās emocijas samazinās. Tas ir par to B variantu, ka, piemēram, bērnu var ignorēt. Tad savā ziņā iespējams, ka reizēm tā arī var, bet tas parasti ir nevis tad, kad ir tās emocijas eskalētas, jo citādāk tādā gadījumā, kad bērnam tās emocijas ir eskalējušās ļoti augstu, un viņš pamana, ka nav neviena blakus, viņš patiesībā var vēl vairāk apjukt, un tās emocijas var kļūt vēl lielākas, tieši tāpēc, ka viņš sāk nobīties no sevis, no tā, kas ar viņu notiek, un ka viņš sevi nekontrolē. Un šeit ir jāpaseko līdzi, un tas ir pilnīgi ok reizēm, ka bērns ir jāpaņem rokās, un viņš ir jāpārvirza uz citu telpu, jo tā var būt, ka bērnam smadzenes nav nobriedušas, viņš ieciklējas, viņš netiek pats ārā no situācijas, tāpēc tā vecāka palīdzība, atbalsts ir nepieciešams. Un C variants ir par to, ka sāktu bārties. Tas īsti nepalīdzēs, šī te dusmošanās, šis stress, ko bērns izjutīs, viņš tikai vēl vairāk uzvilksies. Tādēļ tā parasti vispār nav versija un nav lieta, kas palīdz. Vēl arī bija komentāri, kas ieteica, ka nogulties blakus zvaigznītē. Tas varbūt tā kariķēti un reizēm tiešām strādā, bet, ja mēs gribam domāt par tādu ilgtermiņu un kaut kādas prasmes bērnam iedot, tad ilgtermiņā tas nepalīdzēs. Tas varbūt tādā vienā reizē palīdzēs, un vēl vairāk tas patiesībā var pat nostiprināt to uzvedību, jo bērni var šķist, ka tas ir tāds joks, ka vecāks dara tāpat kā es, un bērns turpinās tālāk darīt.
Jā, ja bērns šādā zvaigznītē izstiepjas, tad ir jāskatās iemesls, kāpēc, un tad attiecīgi pēc šī iemesla arī piedāvāt šos risinājumus. Un, starp citu, ir bērni, kuri tiešām tā nekad nedarīs, un tas ir dēļ rakstura. Tas nav tāpēc, ka bērns ir neaudzināts, kad bērns tā dara. Arī neaudzināts bērns šādi var darīt, bet tā nav. Šī zvaigznīte nav neaudzinātības galvenā pazīme. Tas ir vairāk saistīts ar raksturu iezīmēm.